Muguras dziļie muskuļi ir īpaši atbildīgi par kopējo ķermeņa fizisko sagatavotību, par stājas stāvokli, kā arī par to, kā ķermenis kopējai attīstīsies un pakļausies fiziskajai slodzei. Tāpēc tieši to mēs arī trenēsim. Savācam iegurni, spiežot gurna kaulu grīdā, jeb savākot astīti uz iekšu, un lēnām atcelsim pretējo roku un pretējo kāju, līdz ceļot arī ķermeņa augšdaļu. Pieri atgriežas katrā reizē sākuma pozīcijā pie paklājiņa. Kustību neuzrauj, bet atcel, sajūtot muguras dziļākos muskulīšus. Lai arī šis treniņš ir 12 minūtes, bet tic man, treniņu beigās muguras muskulīšus kārtīgi varēs just. Kontrolē, lai neizliecās muguras lejasdaļa, bet spied gurna kaulu grīdā. Lēnām kontrolē arī to, ka roka iet līdzi blakus ausī un izelpa uz slodzi. Galva ir muguras turpinājums. Mēs atkārtosim 20 reizes ar katru kāju un roku, lai mums būtu 10 reizes. Atceļam, atceries nezaudē kvalitāti. Šeit ir pilnīgi noteikti svarīga kvalitāte, nevis kvantitāte. Kājas ir taisnas, nesaliecas ceļos. Ja nepieciešams, lai pārbaudītu savu vingrinājumu kvalitāti, tu to vari nofilmēt. Uzlikt kameru un nofilmēt. Šajā vingrinājumā īpaši svarīgi ir kvalitāte, kā jau visos, bet te mums ir jābūt nolaistiem pleciem un 3 sekundes mēs noturam roku pozīciju. Rokas ir augšā, plauksti skatās viena pret otru, pleci nolaisti. Savelkam lāpstiņas, virzot elkoņus lejā un iztaisnojam rokas gar sāniem, plauksti skatās pret kājām, nolaid plecus un augšā. Noturi, 3, 2, 1, savelc, nolaid plecus, savelc kopā lāpstiņas, galva ir atcelta. Iegurņa kauliņš spiežās grīdā. Noturam, 3, 2, 1, savelc lāpstiņas kopā, sajūta kārtīgi un gar sāniem ar taisnām rokām. Taisnas rokas iet atpakaļ augšā, plauksti skatās viena pret otru un savelkam. Noturi, rokas skatās gar sāniem, pleci īpaši nolaisti. Nolaižot plecus, tu iedarbini trapeces lejas daļas dziļāko un lejas daļu. Tā ir vieta, kur ir atslābināmies, tā ir vieta, kur visbiežāk ir vāja cilvēkiem, un tā ir visbiežākā fizioterapeitu rekomendācija stiprināt tieši šo daļu. Līdz ar to tas ir tas, ko mēs šobrīd arī darām. Aiziet! Tagad lūdzu nolaižam rokas gar sāniem, plecu daļa ir nolaista, lāpstiņas savāktas un velc projām rokas no sevis. Noturi 15 sekundes un atslābini. Un vēlreiz. Atceļam plecus, savācam kopā lāpstiņus un velkam prom, it kā kāds mūsu aiz plaukstiņām vilktu projām uz sienu. Turi un elpojam, atslābini. Mums ir jānotur 15 sekundes. Vēlreiz. Atcel plecus, savāc lāpstiņus, nolaid plecis un velc projām. Jā, gar sāniem. Sajūti, kā iedarbojas muguras dziļākie muskuļi. Un velc projām, jūti, kā saspringzinās mugura. Tev varētu likties, ka vienkārši guli, ja? Ka tu neko nedari. Bet tas, cik intensīvi šobrīd strādā dziļākie muguras un īpaši šis ir trapeces lejasdaļu tendēts vingrinājums. To ir vērtīgi atkārtot un iekļaut savu treniņu grafikā regulāri. Un velkam projām. Iedomājies, ka kāds velk prom 15 sekundes un atslābini plecus. Atslābini muguriņu, atslābini iegurni, rokas iet atpakaļ virs galvas taisnas,
astīte savākta un atcelsimies supermenā uz augšu. Un laižam lejā. Un atceries, ka neuzrauj, bet atcēl. Rokas turās pie ausīm, galva ir muguras turpinājums, pleci ir nolaisti. Celt tik augstu, cik jūties komfortabli, un šeit arī nav svarīgākais atcelt ļoti, ļoti augstu rokas. Atcel, noturi un lejā. Kājas neceļās līdzi. Ja tu jūti, ka kājas sāk pārāk ļoti aktivizēties, nokontrolē iegurni un spied to grīdā un lēžam lejā. Izelpā. Un izelpojam. Supermenā atcelimies augšā, noturam, nolaid plecus un laid lejā. Plaukstus skatās vienu uz otru. Augšā un laižam lejā. Labi. Atslābini muguriņu. Vari to darīt bērna pozā, ķermeņa augšdaļu, ieliekot starp augšstilbiem. Mazliet pakustini, atslābini gurnus un ar apaļu muguriņu. Celsimies augšā. Ieņem viegli ieliektu pozīciju, pieliecies, rokas atcel augšā un ar īkšķiem uz augšu tuvini lāpstiņas vienu otrai. Pleci ir nolaisti, mēģini savilkt lāpstiņas kopā 10 reizes, atslābinam un turpināsim uz lāpstiņu muskuļiem. Korsete ir savākta un pa vienai rokai virzi elkonu uz aizmuguri. Šeit arī, ja jūti jau, ka mugura nav vāja, te var arī būt rokās 1 līdz pat 3, varbūt arī 4 kg hantelēm, bet noteikti sākotnēji nevajag pārforsēt. Un savelc skatiens seko līdzi un sajūti, kā strādā muskulītis. Ja, šeit arī strādā pleci, bet primāri mēs trenējam lāpstiņu muskuļus. Pleci ir nolaisti un elkonīts iet uz aizmuguri un mēģini iedurties sienā. Uz augšu. Labi, turpini. Uz augšu, ja jūti, ka zūd kvalitāte, atslābini visu ķermeni, izpurini, 3 sekundes ieelpo un turpini. Augšā. Un aiziet augšā. Labi. Atslābināsimies. Mazliet neliela pauze. Starp papļiem vispār varbūt godīgi sakot pat 2 minūšu pauze, kurā tu padzeries, ieelpo, sagatavojies un ieņem atpakaļ pozīciju, guļus uz vēdera, iegurnis ir savākts, astes kauliņš savākts, spied to grīdā un iesim vēlreiz šo apli. Atceļam pa vienai kājai, pretējā roka un pretējā kāja. Jūti, kā strādā gan plecs, pleci ir nolaisti. Gan muguras lejas daļa, atceļot kāju, ieslēdzās īstenībā arī sēža. Un atceļam. Skatiens ir grīdā un piere katrā piegājienā atgriežas sākuma pozīcijā pie grīdas. Nezaudē kvalitāti, atcel lēni un līgani, neuzrauj kustību un necelies pārāk augsti. Kā jau minēju, ja tu nofilmē un pēc tam apskati savu vingrinājumu izpildi, tad tu ļoti labi varēsi pamanīt, kurā vietā ir kļūdas un kurā vietā viņas neatkārtot. Kājas ir taisnas, nesaliecās ceļos. Galva atgriežas pie grīdas augšā un nolaižam. Divdesmit reizes, tā lai mums sanāk 10 reizes ar katru roku un kāju. Atslābinies. Un atkārtosim vingrinājumu, kas ir kā kombinācija, kas sastāv no 3 daļām. Muguras augšdaļa ir atcelta, piere ir atcelta no zemes. Te mēs nolaižam,
Augšā, rokas skatās viena pie otras, savelkam lāpstiņas, pleci nolaisti, rokas gar sāniem, roku skatiens uz kājām. Augšā 3 sekundes noturam, savelkam nolaisti pleci, savilktas lāpstiņas. Un šeit arī plecus laižam lejā, velkam projām. Augšā un elpo. Neaizmirst elpot, neatcel kājas, pēdām vajadzētu būt pie zemes. Augšā, caur taisnām rokām, savelkam, nolaisti pleci un gar sāniem plaukstas skatās uz iekšu. Augšā rokas viena pret otru, pleci nolaisti, savilktas lāpstiņas un rokas gar sāniem. Atkārtojam augšā, pleci lejā, 3, 2, 1, savelkam lāpstiņas. Jūti, kā strādā ķermenis, kā strādā dziļie muskulīši, mugura varbūt varētu jau mazliet nogurt. Bet galvenais ir, lai viņi nekur nesāp, tā atpazīt to sajūtu, ko nozīmē sāp un ko nogurst. Un atslābināmies. Atslābinoties, mēs kārtīgi nolaižam plecus lejā, atslābinam arī iegurni. Un pastrādāsim uz trapeces lejas daļu dziļāko vietu. Rokas šoreiz skatās uz kājām un velkam prom. Plecus, lāpstiņas savāktas, atslābināmies. Un vēlreiz augšā, sākumā savāc lāpstiņas uz augšu, nolaidi plecus un iedomājies, ka kāds tevi velk aiz plaukstām projām. Un atslābināmies. Turpinām, lāpstiņas savāktas, pleci kārtīgi nolaisti, kāds tevi velk aiz rokām prom. Velk. Un atslābinies. Atkārtojam, savāktas lāpstiņas, savāc lāpstiņas, pleci nolaisti, velc rokas projām. Un turpinām. Un laižam lejā. Lāpstiņas augšā savāktas, velc rokas prom no sevis. Un atslābinies. Atkārtosim arī supermena vingrinājumu, kur rokas ir gar ausīm, pieres zemē un viss ķermeņa lejas daļā ceļās, rokas taisnas un nolaižās. Sajūta, kā strādā muguriņa, kvalitāte, nevis kvantitāte. Iegurni spied grīdā, savāc astes kauliņu un nolaid arī plecus. Kustība ir līgana, kustība nav sasteigta un izelpā nolaidies lejā sākuma pozīcijā. Augšā un nolaižamies sākuma pozīcijā. Labi, atslābini muguru, nepieciešams darīt to bērna pozā, izstiepies kārtīgi, atslābini mugurkaulu un ar apaļu muguriņu nāc augšā. Atkārtosim kustību, kur mēs pieliecamies, korsete ir kontrolēta, rokas taisnas plecu pletumā un 10 reizes savelkam lāpstiņas ar īkšķiem skatoties uz augšu. Kājas ir viegli ieliekts, arī šo var darīt pie spoguļa vai sev nofilmēt, lai salīdzinātu, vai kustība ir tehniski pareizi izpildīta. Un uz lāpstiņu muskuļiem ar elkoņa palīdzību, elkonis virzās gar ķermeni, tieši gar ķermeni. Ja, never elkoni vaļā, kas ir biežākā kļūda, ka elkonis aiziet uz sānu. Elkonim ir jāiet tieši gar ķermeni. Skatiens seko līdzi, savelkās lāpstiņas muskulis. Un šo mēs arī veicam 20 reizes, lai būtu 10 reizes ar katru roku. Un elpo. Ievelkam. Un vēl pēdējās reizes.
Augšā izelpā elkonīts iet gar sānu, lai sajūtam, kā strādā lāpstiņas. Un savelkam. Ļoti labi. Korsete neizkrīt, korsete ir kontrolēta nabu, velkot uz iekšu un uz augšu. Labi, atslābini muguru. Atbrīvojies un pa vienam skrimslītim augšā un esam izkustinājuši muguras dziļos muskuļus, kas ir viena no būtiskākajiem ķermeņa attīstībā.